Vasarā Cēsu pilsparka estrādē katru nedēļas nogali notiek rosība. To pieskantina gan profesionālās, gan amatieru mākslas meistari. Šoreiz pilsparka estrādē satikušies vairāk nekā 2600 dziedātāju. Tradicionālajā Latvijas sieviešu un vīru koru salidojumā. –79 Latvijas sieviešu un 24 vīru kori. Izdziedāja gan latviešu koru mūzikas klasiskos skaņdarbus, gan mūsdienu komponistu dziesmas. Koru dziedājumam pievienojās arī solisti Kristīna Zadovska, Ivars Cinkus un Andris Ērglis. Šeit faktiski bija tikai pāris dziesmas no lielo dziesmsvētku repertuāru, jo šis ir specifisks, šis ir unikāls notikums, šis ir sieviešu un vīru koru salidojums, un viņi ir pelnījuši savu atsevišķu nopietnu repertuāru, kuram viņi ir gatavojušies ļoti ilgi un nopietni. Tā kā tagad būs jāuzrot rokas un jāturpina mācīties arī vispārējais. Vīri un sievas nejauktajā korī, bet atsevišķi vīru un sievu kori, tas jau vien ir scenārijs, jo tās ir vīru un sievu attiecības, tā ir sadziedāšanās, tā ir, protams, mīlestība, tā ir tuvošanās saulgriežiem tagad, protams, visu to kopā sasaistīja Rainis.
Cēsis – tas ir vēstures šarms savienojumā ar mūsdienīgo, kur par savu galamērķi izvēlas kā ceļotāji, tā arī kultūras programmu veidotāji. Kur ir, tur rodās, ja? Cilvēki redz, ka šeit notiek grandiozi skaisti pasākumi un paši nāk pie mums un izsaka vēlmi. Nu, piemēram, šogad 2. reizi būs arī rock filmu festivāls, kas ir kaut kas jauns Cēsim. Man liekas, ka tik skaistas otras vietas Latvijā nav. Un īpaši vietas, kurā var sapulcināt tik lielu skaitu dziedātāju, kas nav mazsvarīgi, jo vīri un sievas tomēr ir 2600 uz papīra. Tā kā, tā ir tāda loģiska izvēle, jo daudz tās vietas šāda veida Latvijā nav. Piedāvājam, šeit vēl ir brīnišķīga vide, šeit ir pils parks, šeit ir dabiska akustika, šeit ir ūdens, šeit ir, te ir fantastiski, te ir enerģētiski bagāta vieta. Un man ir prieks, ka šis salidojums notika tieši Cēsīs. Maijā muzeju naktis atzīmē visā Eiropā, un kopš 2005. gada arī Cēsu muzejs pievienojies tradīcijai rādīt un stāstīt par vēsturisko kultūras mantojumu. Durvis uz zināšanām, vērtībām un durvis kā noslēpuma glabātājs, kas atveras zinātkārajiem. Tēma Durvis šogad bija izraudzīta par Latvijas muzeju nakts moto, un Cēsīs šīs durvis vēra ar pilsētas šā gada īpašo kodu 810. Tādējādi akcentējot Cēsu pilsētas jubilejas gada dienu. Par galveno durvju vērēju uz vēstures notikumiem izraudzīts pirmais latvietis Cēsu pilsētas galvas amatā ieceltais Voldemārs Bērsons. Pirms 110 gadiem Bērsons guva tiesības būt par noteicēju savā pilsētā, un viņa laikā pilsēta piedzīvoja vairākus attīstības posmus. Tādas Cēsis, kādas pazīstam šodien, lielā mērā izveidojušās pateicoties Voldemāram Bērsonam. Kas ir Voldemārs Bērsons? Ne tikai pilsētas amatvīrs, leģendāra personība. Varbūt gribētu atzīmēt arī to, ka Voldemārs Bērsons ir nācis no Valkas puses. Cēsīs viņš ierodās kā skolotājs, jo viņš ir beidzis Ciemzes skolotāju semināru, ja viņš ir kordiriģents. Un Cēsīs viņš sāk savu skolotāju darbu 1886. gadā. Es jūs gribētu iepazīstināt ar Cēsu pilsētas mēru Voldemāru Bērsonu. Un ģimeni. Jā. Un arī ģimeni. Labvakar, manas pilsētas ļaudis un ciemiņi. Labvakar šajā brīnišķīgajā, skaistajā pilsētā. Tiešām mans vārds ir Voldemārs Bērsons. Un, lai gan esmu dzimis Valkas pagasta Zītaros 1865. gadā, es lepojos, ka esmu izglītojies Cimzas tēva vadītajā skolotājas seminārā,
un kā skolotājs šajā pilsētā strādāja no 1886. gada. 1905. gadā pilsētas domes vēlēšanās es tieku izraudzīts par pilsētas galvu. Pirmo reizi pilsētas pastāvēšanas vēsturē, 700 gadu pastāvēšanas vēsturē, šajā godpilnajā amatā latvietis. Jāteic arī Voldemāra Bērsona ģimene, viņam kundze un divas meitas, vienmēr ir bijušas viņam blakus. Arī visos šajos sabiedriskajos un kultūras pasākumos, vadot arī Cēsu viesīgās biedrības, tātad dāmu komitejas darbību, un tādējādi arī līdzdarbojoties Cēsu kultūras dzīves tādā attīstīšanā. Redzu, ka jūs savai pilsētai pēc pāris mēnešiem svinēsiet 810 gadu pastāvēšanas jubileju. Vai es varēju iedomāties, ka reiz tikšos ar jums kādā tā kunga 21. māja dienā 2016. gadā, sestdienas vakarā? Šis laika periods ir īpaši arī ar to, ka Voldemārs Bērsons ir Cēsu Svētās Jāņa baznīcas ierģelnieks. Un viņš bija skolotājs vēl pavisam mazam puikam tajā laikā, tātad Alfredam Kalniņam. Un Voldemāra Bērsona devums tādā veidā ir arī neapšaubām atstājis arī zem savu ietekmi, tātad uz šo mūsu ļoti īpašo dižo personību, arī zem Alfreda Kalniņu. Pirmos padomus ērģeli spēlē devu mazajam Jānim Bruno Alfredam Kalniņam. Par viņu dzirdēsim augstas lietas, jo viņš būs latviskākais komponists. Voldemāra Bērsona personību veidoja skolotāja, ērģelnieka, kordiriģenta, pilsētas vadītāja un pat dokumentālista rakstura īpašības. Bērsona veidotie pieraksti mūsdienu cilvēkam ļauj ieskatīties vairāk nekā 100 gadus senā pagātnē. Voldemārs Bērsons būtībā ir uzskatāms par Cēsu pilsētas, kultūras, dzīves arī dokumentētāju. Jo tātad esot arī pilsētas galvas amatā, Voldemārs Bērsons rakstīja grāmatas, izdeva grāmatas, dokumentēja Cēsu pilsētas kultūras dzīvi, biedrības, izdeva grāmatu par daudzo tā laika Cēsu biedrību, tātad darbību Cēsīs, un tādējādi atstāja arī ārkārtīgi vērtīgu ārtavu mūsdienās mums. Jo grūti būtu izzināt šos daudzos faktus, dažādos notikumus, nebūtu arī Voldemāra Bērsona rakstītās grāmatas. Bērsonam rūpēja Cēsa attīstību, un tieši viņa laikā pilsētnieks sāk izmantot elektrību. Kā jau cieši saistīts ar kultūru un tā laika inteliģenci, Bērsons kļūst par viesīgās biedrības nama vadītāju un izveido pirmo Cēsu kinoteātri. Jo viņa laikā tika uzcelta pirmā Cēsu elektrostacija, tātad Cēsu ielu apgaismošana, uzņēmēji tā laika, veikalnieki, māju īpašnieki, tātad tika pie gaismas, arī tādā simboliskā veidā. Voldemāra Bērsona laikā tika uzsākta un arī pabeigta Cēsu viesīgās biedrības nama celtniecība. Tātad šobrīd tā ir vieta, kur atrodas mūsu koncertzāle Jaunasceltā. Un Voldemārs Bērsons bija arī šīs Cēsu viesīgās biedrības priekšsēdis. Un tātad arī Voldemāra Bērsona laikā, tā kā viņš bija kordiriģents, tad viņa viss šī gan teiksim, pašvaldības darbinieka, vai vadītāja, tātad dzīve, un reizē arī visa šī kultūras un sabiedriskā dzīve, bija ārkārtīgi vienota. Jo viņa vadībā Cēsu viesīgās biedrības kors piedalās dziesmu svētkos, un tādā veidā kopjot un arī rādot ārpus Cēsu robežām to, kas notiek pilsētā. Viņš bija amatvīrs, kurš rūpējās arī par tādu kā kinoteātru atvēršanu. Un Cēsīs 1912. gadā tiek atvērts arī šis kinoteātrs, kura nosaukumu mēs esam arī kaut kādā mērā centušies iedzīvināt šīs nakts programmā, tātad teatrs Patē elektrokino, kurš arī kurš tika atvērts Konrāda namā pie Cēsu Svētās Jāņa baznīcas. Vēlreiz labvakar! Man ir tas gods pieteikt
pirms kino ēras ēnu teātri. Cēsu pilī šovakar viesosies Veselavas mūžas aktieri ar izrādi leģenda par sarkanajām kumbītēm. Nevajag vienmēr pie grāmatām tupēt. Aizej kaut kur. Bet kur lai es eju? Es nevienu te nepazīstu. Viss man ir svešs. Kas gan es esmu par muļķi? Nodomātamies lietām, ko nevaru ciest. Mana galva nav radīta paragrāfiem. Tiklīdz tie ir iekšā, tūlīt arī izkrīt. Vai tiešām ir jāklausa mirušam cilvēkam un ne sava paša sirdī? Es tev dāvinu biļeti uz koncertu. Es negribu nekur iet. Un pēc tam Cēsīs arī tapa vēl vairāk šie kinoteātri, kuri, acīm redzot, tad arī piesaistīja publiku ne tikai no pilsētas, bet arī no apkārtnes. Mūža nogalē. Viņa kļūst grūtsirdīgi un nīkuļos savā graznajā galmā, līdz kamēr gluži negaidīti nomirst 1793. gadā Sansalā kādas gubernatora rīkotas masku balles laikā. Šīs durvis verot un stāstot par Valdemāra Bērsona darbību Cēsu pilsētā, esam paredzējuši arī viņa tādu vēsturisko skatījumu ne tikai uz pagātni, bet arī uz nākotni. Ja, tā kā cerēsim, ka Valdemāram Bērsonam šī veltītā preses konference, kura norisināsies šeit pat Cēsu jaunās pils dārzā, rosinās arī mūsdienu apmeklētājs, arī mūsdienu varbūt mūsu pilsētas domas deputātus, ja, arī uzdot kādu jautājumu, varbūt, un tādā veidā, ja, tad pārmest to tiltus no pagātnes uz nākotni. Mēģināsim pārliecināties, vai pagātne atspoguļojās arī nākotnē. Es jums vēlreiz stādu priekšā Cēsu pilsētas mēru Valdemāru Bērsonu ar viņa kundzi Matildi un meitām Aldonu un Austru. Redziet, domas vēlēšanas Cēsīs, gluži tāpat kā citās Latvijas pilsētās, notika 1905. gada revolūcijas laikā. Nevarēšu sīkāk pakavēties pie visiem revolūcijas notikumiem, bet tieši tas bija tas, kas lika aizkavēties man stāties amatā uz veselu gadu. 1906. gada sākumā Cēsīs koncentrējās milzīgs skaits cara armijas vienību soda ekspedīciju, lai apspiestu revolūciju un izreikinātos ar revolūcijas atbalstītājiem. Bet 1908. gada 26. oktobrī mani un domi apstiprināja amatā. Jā. Es dzirdēju jautājumu par to, vai jūs varētu paskaidrot sīkāk, kas tajos laikos bija mērijas pārziņā bez tramvaja ierīkošanas, vai ne? Ūdens apgāde, kanalizācija, tirgus, izglītība, medicīna, sociālie jautājumi, ugunsdzēsēji, lopkautuves, kā arī gādība par rūpniecības vajadzībām. Atkal atgriežamies Cēsu pils parkā. Šoreiz parkā notiek deju uzvedums Gradzenu smijot, kur stāstu par vedībām izdejo vairāk nekā 1000 dejotāju no Latvijas labākajiem A grupu deju kolektīviem no visas Latvijas. Šoreiz uzvedums notiek pils parkam neierastā manierē, jo skatītāji atrodas uz estrādes ar skatu uz pils parka ainavu.
Cēsīs, es esmu deju kolektīvu virsvadītāja, deju apriņķu virsvadītāja. Un tad, kad Tautas deju ansambļu svētkiem bija jārod ideja, par ko tad būs stāsts, tad manā galvā radās doma, ka visi jaunieši šajā vecumā piedzīvo kāzas vai nu paši, vai nu draugu kāzas. Un brīžiem liekas nedaudz sāpīgi, kad jaunieši vairāk aizraujas ar pasaules tradīciju, nevis ar mūsu pašu latviešu tradīcijām. Un man pašai bija interesanti izzināt šīs lietas, kā tas ir noticies senāk. Un kopā ar Jāni režisoru tad tapa stāsts Gradzenes mīļot. Tas ir stāsts par jauna pāra vedībām, ievērojot tradīcijas, svētību saņemot no Laimas un Māras dievībām. Ierastās skatītāja rindas šoreiz pārvērstas par sētas pagalmu. Mēs esam 21. gadsimta jaunieši, kuri kopj tautas tradīciju. Un, protams, tas ir režisora un mākslinieckās grupas skatījums uz vedībām, kā tās mēs gribētu redzēt. Un Rasa Bugavičuta ir palīdzējusi to visu tādā vairāk liriskā, skaistā formā izstāstīt skatītājiem. Stāsts ir par to, ka divi jauni cilvēki ir satikušies, ir meitene savā sētā, viņas tātad panāksnieku saime, kura zina, kad ieradīsies līgavainis ar vedējiem, un māsai būs jādodās tālāk līdz līgavainim. Viņi nekad iepriekš nav tikušies. Līgavai tas ir tāds pārsteigums, kāds tad būs jaunais puisis. Varbūt arī netik jauns, varbūt arī netik stalts, un tādēļ mēs izmantojām arī tādu interesantu paņēmienu, ka līgavainis patiesībā sētā iebrūk. Viņš nezina, kāda izskatās līgava, viņš šo sētu ieņem ar savu vedēju saimi, un panāksnieki tad viņu kārtīgi pārbauda, pirms rādīt savu māsiņu un laist viņu pie iecerētā. Cēsīs pilsdrupas aizmugurē aiz mums, lielais skaistais parks ar ainavu, mums visiem skatītājiem pretīm saulrietis. Tas viss kopā gulbji, dīķī, laiva, tas viss dod tik interesantu vidi un ierosmi māksliniekiem, ka es nedomāju, ka tas ir grūti. Dejotāji arī no visas šīs apkārtējās dabas ir tik ļoti iedvesmoti, kad katrs ir iekšā stāstā un katrs viņu izdzīvo. Un es ceru, ka arī skatītājus mēs ierausim tajā visā un arī viņiem būs interesanti.